Krievija droši vien domāja, ka tā jau visu ir redzējusi Krimā. Cietoksnis jau bija pārvērties par apgrūtinājumu, jo Ukrainas droni sagrāva loģistiku, sagrāva kuģniecību un šķita, ka tie katru nakti lido pāri visai Krimai, lai iznīcinātu pretgaisa aizsardzību, noliktavas un citus mērķus. Bet Krievijai jau vajadzētu zināt, ka Ukrainai vienmēr ir vēl kāds triks azotē. Un tas, ko mēs tikko redzējām, bija viens pamatīgs gājiens. Ukrainas Omega vienības nirēji tikko paveica neiedomājamo. Darbojoties dziļi aiz ienaidnieku līnijām, viņi ir paveikuši kaut ko tādu, ar ko Holivudas scenārists varētu lepoties. Un tas Krievijai liecina, ka cīņa par Krimu ir sāsinājusies. Ukraina vairs neuzbrūk tikai no attāluma. Tā spēja nogādāt cilvēkus pussalā. Sāksim ar pamatiem. 17. jūlijā parādījās ziņas, ka Ukraina ir veikusi vēl vienu triecienu pret Saki aviobāzi Krimā. Tas bija jau 4. trieciens pret Saki mēneša laikā. Un tas nodarīja ievērojams postījums. Ukrainas operatīvie darbinieki bija gaidījuši savu brīdi, lai veiktu triecienu. Tā vietā, lai mēģinātu uzbrukt Krievijas lidmašīnām, kamēr tās bija paslēptas angāros, Ukrainas operatīvie darbinieki ļāva šīm lidmašīnām sākt ripošanu. Viltus cerība Krievijas lētticīgajiem. Kamēr Ukraina gaidīja, uz skrejceļa izbrauca Su-24M. Tas grasījās pacelties, kad Ukrainas droni uzbruka. 2 no tiem trāpīja Su-24M precīzā uzbrukumā, kas parāda, cik efektīvi ir kļuvuši Ukrainas droni. Pirmais trāpīja Su-24M degunā, sadalot to gabalos, kamēr pilots, esot tikai dažus centimetrus attālumā, to vēroja. Kad deguns sabruka, Ukrainas otrais drons trāpīja degvielas tvertnēm, pilnībā iznīcinot Krievijas iznīcinātāju. Video ieraksts jau ir ticis izplatīts. Nav šaubu, ka Ukraina paveica to, ko tā apgalvoja. Mēs varam redzēt vienu no Ukrainas droniem, kurš ir notēmējis uz Su-24M, strauji nolaižas un tad trāpa mērķī. Ar vienu triecienu Krievijas gaisa operācijas Krimā kļuva dārgākas, jo Kremlim tagad steidzami jāmeklē iznīcinātājs, ko nosūtīt uz kara darbības skarto pussalu, lai aizvietotu tikko zaudēto Su-24M. Bet šis nav īstais stāsts. Cik iespaidīgs bija jau 4. trieciens pa Saki mēneša laikā. Spriežot tikai pēc pamatfaktiem, šis uzbrukums bija atšķirīgs no jebkā, ko Ukraina iepriekš bija paveikusi Krimā. Parasti ziņojot par šāda veida triecieniem, mēs stāstītu par droniem, kas palaisti no sauszemes vai varbūt no jūras dronu platformām Melnajā jūrā. Šoreiz tā nebija. Ukrainas jaunākais panākums nebija tās ierasto dronu operatoru nopelns. Šis stāsts ir kā no filmas. Ukraina uzbrukumam Saki aviobāzei tieši Krimā nosūtīja kaujas nirējus. Šie nirēji ir Ukrainas Nacionālās gvardes, Omega speciālo spēku centra locekļi, un viņi ir apmācīti veikt tādu veidu uzdevumus, kurus parasts Ukrainas karavīrs nespēja veikt. Omega ir īpaša. Lai gan Ukrainas karā pret Krieviju Omega operatoriem reti tiek pievērsta uzmanība, viņi ir vieni no labākajiem, ko Ukraina var piedāvāt. Speciālo spēku centram, kas nes Omega vārdu, ir 8 vienības, visas arī sauktas par Omega, kas norāda uz vienības saliedētību un spēju palikt ēnā. Omega uzdevums ir vienkāršs – nodrošināt valsts drošību un aizsardzību, cīnoties pret terorismu un atvairot bruņotu agresiju pret Ukrainu. Putina tā sauktās speciālās militārās operācijas kontekstā tas aptuveni nozīmē atrast jebko krievisku un iznīcināt to. Tikai Ukrainas elites operatīvie darbinieki kļūst par Omega vienības dalībniekiem. Tiek uzskatīts, ka centrā ir no 501 līdz 1500 karavīru, kā ziņo Military Land, un katrs no šiem locekļiem ir augsti kvalificēts speciālists. Desantnieki, jātnieku kardarbības eksperti un citi, kuri savu karjeru ir veltījuši apmācībām ļoti specifiskos apstākļos, nonāk Omega vienībā. Un, protams, ir arī kaujas nirēji, Saki šova zvaigznes. Mēs nezinām daudz par precīzo operācijas raksturu, ko Omega veica Sakos. Tas ir sagaidāmi. Tāds centrs kā Omega neizpaudīs katru slepenas operācijas aspektu pēc notikuma. Galu galā, stratēģija, kas reiz nostrādāja, var nostrādāt vēlreiz, ja vien Krievija nezina, kā tieši tā tika īstenota. Taču mums ir zināma informācija pateicoties Ukrainas Nacionālās gvardes komandiera Oleksandra Pivņenko ziņojumam Telegram. Savā 16. jūlija ierakstā Pivņenko sacīja: mūsu speciālo uzdevumu vienības no Omega speciālo operāciju centra iznīcināja Krievijas Su-24M bumbvedēju Saki militārajā lidlaukā pagaidām okupētajā Krimā. Veiksmīgo operāciju veica Omega speciālo operāciju centra kaujas nirēji, kuri vēlreiz apliecināja savu spēju veikt augstas precizitātes triecienus pa ienaidnieka mērķiem dziļi aiz viņu līnijām. Vairāk informācijas sniedz United 24 Media, kas ziņo, ka operācijas sagatavošana ilga 3 nedēļas, un tā tika veikta ar Ukrainas gaisa spēku un drošības dienesta palīdzību.
Pivņenko pēc tam dalījās ar dažām nelielām detaļām par to, kas bija iesaistīts operācijā. Mērķa identificēšana notika dienās pirms ūdenslīdēja uzbrukuma. Nacionālā gvarde zināja, ka Krievijai Saki bāzē ir Su-24M, kas visticamāk tika izmantots raķešu palaišanai uz Ukrainas kontinentālo daļu. Plānošana turpinājās, kamēr Omega speciālo spēku vienība gatavoja operāciju, kuras laikā viņi iefiltrētos pašā Krimā, no kurienes viņi palaista dronus, lai uzbruktu Su-24M. Bet tālāk mēs varam tikai pieņemt, balstoties uz to, ko zinām par kaujas nirēju darbu. Šie nirēji kaut kādā veidā būtu bijuši jānosūta uz Krimu, iespējams ar patruļkuģi vai zemūdens aparātu, lai viņus paslēptu no skatieniem. Viņiem būtu arī jārisina izaicinājumi, kā nokļūt piekrastes apgabalā Krimā, kur viņi varētu palaist savus dronus un pēc tam aizbēgt. Un neaizmirstiet, viņiem bija jānogādā arī droni. Tas viss vienlaikus tiekot galā ar navigāciju, kas ietver peldēšanu zem ūdens, tiekot galā ar paisumiem un straumēm, lai sasniegtu savu mērķi. Jebkura kļūda būtu bijusi dārga. Ieradoties nepareizā piekrastes vietā, operācija varēja beigties vēl pirms tā bija sākusies. Protams, šiem kaujas nirējiem būtu bijuši rīki, kas palīdzētu viņiem paveikt darbu. Ūdens izturīgas planšetes tagad ir pieejams daudziem, kas uzņem šo lomu, nodrošinot navigācijas palīdzību, izmantojot GPS un Doppler satelītu pozicionēšanu, bet uzdevums joprojām bija milzīgs. Iekļūt Krimā, veikt precīzi saskaņotu drona triecienu sakos un pēc tam atkal izkļūt ārā. Mēs jums teicām, ka šie cilvēki ir speciālisti. Tagad jūs redzat, kāpēc. Šāda veida operācijai ir zināms precedents. Krievijas iebrukuma Ukrainā pirmajās dienās Krievijai izdevās ieņemt Čūsku salu pēc īsa bombardēšanas, kuras laikā tika sagūstīti Ukrainas robežsargi, kuri būtībā bija pateikuši Krievu iebrucējiem, lai viņi iet ieskrieties, kad šie iebrucēji pavēlēja robežsargiem pamest salu. Čūsku sala Krievijai bija diezgan liela uzvara. Ja Krievija būtu to noturējusi, salas atrašanās vieta Melnās jūras rietumu daļā būtu padarījusi to par ideālu vietu pretgaisa aizsardzības izvietošanai. Turklāt sala, kuras garums ir mazāks par kilometru, atradās arī uz viena no kuģošanas ceļiem, ko Ukraina izmanto, lai sūtītu tirzniecības kuģus caur Melnās jūras ūdeņiem uz starptautiskajiem ūdeņiem. Krievija sāka manipulēt ar situāciju ap Čūsku salu drīz pēc tās ieņemšanas. 2022. gada 30. jūnijā Putina spēki paziņoja par savu atkāpšanos, it kā labas gribas žestu Ukrainai. Ziņo Osprey Publishing. Ukraina neticēja, ka Krievijas spēki patiešām ir aizgājuši. Kāda labā griba varētu pastāvēt valstī, kas centās pakļaut Ukrainu? Tāpēc 2022. gada 7. jūlijā Ukrainas 73. jūras speciālo operāciju centra kaujas nirēji tika iesaistīti operācijā. Slepeni tuvojoties Čūsku salai, izmantojot zemūdens transporta līdzekļus, šie nirēji, kuri bija saņēmuši apmācību no apvienotās karalistes speciālā laiva dienesta, izkāpa un pārbaudīja Čūsku salu, lai noskaidrotu, vai Krievijas apgalvojumi ir patiesi. Tiešām, Krievijas kara kuģi drīz sāk tuvoties, paziņojot Ukrainai, ka Krievijas labā griba sniedzas tik tālu, cik Putina domas par savas valsts nākotni. Nirēji atkāpās, bet plāns jau bija izstrādāts. Gadu gaitā kopš tā laika Ukrainas kaujas nirēji ir piedalījušies uzbrukumos Kinburnas strēlei, kas arī sniedz tam, kurš to kontrolē, zināmu kontroli pār Melnās jūras satiksmi un Dņepras upi. Šiem nirējiem ir liela pieredze. Mēs uzskatām, ka šī pieredze tika pārbaudīta Krimā pret Saki aviobāzi, un Ukrainas nirēji šo pārbaudījumu izturēja ar izcilību. Tomēr liela daļa no tā ir tikai spekulācijas. Omega nevēlas atklāt savus noslēpumus, un tai arī to nevajadzētu darīt. Tomēr ir viena lieta, ko mēs zinām par Saki operāciju, ko Ukrainas Nacionālā gvarde nav atklājusi, bet par ko kopš tā laika ir ziņots. Bet pirms mēs atklājam, kas ir šī izšķirošā detaļa, atgādinām, ka jūs skatāties militāro raidījumu. Ja jūs gūstat ieskatu no mūsu kanāla, mums ir vēl daudz kas sagatavots. Nospiediet abonēt un uzspiediet paziņojumu zvaniņu, lai pārliecinātos, ka nepalaidīsiet garām nākamos jaunumus. Ukrainas kaujas nirēji un viņu darba specifika var būt apvīta ar noslēpumu, bet droni, kurus viņi izmantoja, lai iznīcinātu Krievijas Su-24M, tādi nav. Nirēji izmantoja slavenos ar mākslīgo intelektu darbinātos Hornet dronus, kas ir kļuvuši par nozīmīgu Ukrainas loģistikas blokādes kampaņas sastāvdaļu, lai izolētu Krimu. Tikai šie nebija Hornet droni, kādas mēs tos pazīstam. 17. jūlija turpinājuma ziņojumā par Krievijas Saki katastrofu United 24 Media atklāja, ka Ukrainas izcilā kaujas nirēju misija tika izmantot arī kā tests uzlabotai Hornet drona versijai. Šī jaunā versija saglabā ar mākslīgo intelektu aprīkoto vadības sistēmu, kas padarījusi to tik efektīvu okupētajā Ukrainā. To tika uzlabojusi Omega tehnisko speciālistu komanda, pārvēršot to par versiju ar fiksētu spārnu, kas spēja lidot daudz tālāk nekā oriģinālais Hornet. Tas ir milzīgs ieguvums Ukrainai. Ar šo jauno Hornet versiju, kuras izmaksas, kā ziņots, ir no 10 līdz 11 tūkstošiem dolāru, Ukraina var piespiest Krieviju pārvietot savu Krīmas gaisa spēku vēl tālāk atpakaļ. Tas ierobežo efektivitāti attiecībā uz raķešu un planējošo bumbu palaišanu no Krīmas pussalas. Tas arī rada biedējošas izmaksu sekas Krievijai. 1. Su-24M
Krievijai izmaksā apmēram $25 miljonus par vienību. Ukraina tikko iznīcināja vienu no tiem ar droniem, kuru kopējās izmaksas ir apmēram $20,000. Tas ir milzīgs ieguldījuma atdeves rādītājs. Un tagad, kad Ukraina ir izstrādājusi šo jauno Hornet, lai papildinātu savu inovatīvo metodi kaujas nirēju nosūtīšanai uz Krimu, Krievija zina, ka tā ir vairāk miljonu dolāru problēma. Kas notiks, ja nākamais nebūs Su-24M? Kas notiks, ja Ukraina izmantos savus uzlabotos Hornet, lai iznīcinātu $85 miljonus vērtu Su-35? Tagad tā ir ļoti reāla iespēja, kas tikai vēl vairāk mudinās Krieviju pārvietot savu gaisa spēku vēl dziļāk Krimā un iespējams pat pilnībā izvest to no pussalas. Putina Krimas katastrofa turpinās. Un tieši to mums vēsta Omegas prātu mulsinošā operācija. Ukraina ir izstrādājusi metodi, kā nogādāt karavīrus Krimā, neuzsākot tāda mēroga amfībijas uzbrukumu, kas gandrīz noteikti beigtos ar katastrofu. Ukrainai vienkārši nav nepieciešamo resursu šādam uzbrukumam. Ukrainas jūras spēkiem, kādi tie ir, faktiski nav karakuģu. Tie pārsvarā ir patruļkuģi un mīnu karakuģi, kas padara tradicionālu desantu uzbrukumu neiespējamu. Ukraina varētu spēt atbrīvot Krimu ar pietiekami lielu spēku, taču šī spēka nogādāšana pussalā vienmēr būs problēma. Mēģinājums ieņemt Krimas pludmales ir arī ļoti acīmredzama uzbrukuma forma. Krievijas aizsardzība būtu pilnā spēkā, un Ukrainai būtu jācieš pārāk daudz zaudējumu, lai šāds uzbrukums būtu iespējams, pat ja tai būtu nepieciešamie desanta kuģi pilna mēroga uzbrukumam. Tas gan nav atturējis Krieviju no panikas. 17. jūnija ziņojumā Kyiv Independent atklāja, ka Krievija gatavojas iespējamai Ukrainas desantēšanai Krimā, cenšoties pastiprināt savas piekrastes aizsardzības. Tad tu saproti, ka valsts ir patiesi nobijusies. Gatavojoties iebrukumam, kas visticamāk nemaz nenotiks, mēs redzam, ka Krievijas komandvadība attiecībā uz Krimu ir kā vista bez galvas. Tas, ko mēs tikko redzējām ar Omega kaujas nirējiem, ir kārtējais piemērs tam, kā Ukraina dara to, ko tā jau daudzkārt ir darījusi pret Krieviju, rīkojoties pretēji visām gaidām. Krievija gaidīja Ukrainas desantus, taču tā negaidīja, ka neliela nirēja komanda, bruņot ar jaunajiem Hornet droniem, slepus iekļūs Krimā, beigs triecienu jau tā sagrautajam lidlaukam, iznīcinot Su-24M un pēc tam atkal izkļūs ārā. Tas, ko mēs tikko redzējām, ir Putina Krimas krīzes sāsināšanās, jo Ukraina ir parādījusi Krievijai, ka visas aizsardzības, ko tā cenšas izveidot, nespēja apturēt valsti, kas kļuvusi par vienu no pasaules vadošajiem asimetriskā kara ekspertiem. Šī nebija pretiebrukums Krimai, tā bija precīza operācija. Un visticamāk mēs sāksim redzēt, kā Ukraina veic arvien vairāk šādu operāciju, jo Putina vara pār Krimu sabrūk. Galu galā Krimā Krievija neaizies ar skaļu blīkšķi. Tā izzudīs klusi, bez trokšņa. Mēs to zinām, ja skatāmies uz Krimu plašākā kontekstā. Lai cik iespaidīga bija Omegas operācija, tas bija tikai vēl viens smags trieciens Krievijas okupācijas spēkiem, kas jau ir kļuvuši apdullināti no sitieniem. Viens saki, to pierāda. Krievijas gaisa spēki jau ir tik ļoti novājināti, ka to iznīcinātājs un bumbvedējs var izmantot gandrīz tikai tam, lai tie paceltos no lidlaukiem, riņķojot ap šiem lidlaukiem, lai palaistu raķetes un bumbas, un tad nosēžoties. Krievijas kaujas izlidojumi ārpus okupētajām teritorijām notiek reti, kas iespējams ir saistīts ar to, ka Ukraina jau ir iznīcinājusi 438 Krievijas lidmašīnas un 354 helikopterus, kā ziņoja Ukraina 20. jūlijā. Tādi lidlauki, kā saki, tagad ir visa Krievijas gaisa kampaņas dzīvības avots. Ja šie lidlauki vairs nav droši, Putina stratēģija izmantot Krimu, lai uzsāktu gaisa uzbrukumus pret Ukrainu, ir nopietnās grūtībās. Un saki vairs nav droši, ļoti nopietni. Mēs jau iepriekš minējām, ka Omega operācija, kuras laikā tika iznīcināts Su-24M, Saki aviobāzē, ir tikai viena no 4, ko Ukraina ir veikusi pēdējā mēneša laikā. Tikai pāris nedēļas iepriekš, 3. jūlijā, laikraksts Kyiv Post atklāja, ka Saki aviobāze tika pakļauta drona uzbrukumam, kas bija tik spēcīgs, ka tika iznīcinātas vai bojātas 7 lidmašīnas, tostarp Su-30 un Su-24M. Šis uzbrukums notika pēc cita, kas tika veikts tikai dažas dienas iepriekš, kad Ukrainas droni guva 5 apstiprinātus trāpījumus pa Saki angāriem. Viens no šiem drona uzbrukumiem izraisīja ugunsgrēku angārā, kuru Krievija izmantoja Su-30SM glabāšanai. Ja Krievija vēl nav sapratusi šo vēstījumu, mēs to paskaidrosim jebkuram viņu botam, kas skatās šo video. Saki aviobāze vairs nav droša. To pašu varētu teikt par pārējo Krimu. Mēs to, kas notiek šajā pussalā, nosaucām par katastrofu Putinam, un mēs šo vārdu nelietojam viegliprātīgi. Omega kaujas nirēji pabeidza savu operāciju, jo Krima ir izolēta, pateicoties masīvai Ukrainas kampaņai, kas ir pārgriezusi loģistikas artērijas uz sauszemes un šobrīd iznīcina apgādes un degvielas kuģus Azovas jūrā.
Pussalu ir pārņēmusi smaga enerģētiskā krīze šo triecienu rezultātā. Degvielas uzpildes stacijās strauji izsīkst, pieņemot, ka okupanti vispār var atrast kādu staciju, kurā vēl ir degviela. Krimā notiek arī periodiski elektroenerģijas atslēgumi, jo Ukraina uzbruk elektropārvades apakšstacijām un termoelektrostacijām. 10 dienās līdz 16. jūlijam Ukraina bija uzbrukusi 147 degvielas tankuģiem, mēģinot nogādāt benzīnu un dīzeļdegvielu uz Krīmu caur Azovas jūru. Ukrainas kampaņa arī paplašinās, un jūnijā tā veica 7028 veiksmīgus vidēji attāluma triecienus pret Krieviju. Šis skaitlis ir gandrīz 2 reizes lielāks nekā 3800 veiksmīgo triecienu iepriekšējā mēnesī, kas liecina par eskalāciju, nevis samazināšanos. To, ko Omega kaujas Nirei paveica, varētu saukt par sava veida vidēja attāluma triecienu, lai gan tas tika veikts tādā veidā, kādu mēs iepriekš nebijām redzējuši. Bet tas, ko Omega operācija mums arī parāda, ir tas, ka Krievija ir zaudējusi kontroli pār ūdeņiem, kas ieskauj Krimu. Īpaši Melnā jūra ir pārvērtusies no priekšrocības, ko Krievija varēja izmantot, lai uzbruktu Ukrainas kontinentālajai daļai, par apgrūtinājumu, kas tagad kalpo kā ceļš, ko Ukraina var izmantot operācijām, piemēram, kaujas Nireju misijai, kuru mēs tikko redzējām. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to arī apstiprināja 5. jūlijā, kad viņš paziņoja, ka Krievija ir zaudējusi Melno jūru. Ir grūti tam iebilst. Ukrainai, atceraties, nav flotes, ir sistemātiski iznīcinājusi karakuģus, kas veido Melnās jūras floti. Līdz tādam līmenim, ka tas, kas palicis pāri no Krievijas flotes, tagad slēpjas pēc iespējas tālāk no Ukrainas droniem un raķetēm. Ukraina ir veikusi 33 triecienus pret galvenajiem kaujas kuģiem, 34 pret Krievijas desanta kuģiem un 23 pret palīgu kuģiem. Šī Melnās jūras kampaņa ir padarījusi ūdeņus ap Krimu bīstamākus Krievijas okupantiem nekā Ukrainas aizstāvjiem. Tik bīstamus, ka Ukraina tagad var nosūtīt kaujas Nirejus tieši uz Krimu. Šī Melnās jūras pārvēršanās no priekšrocības par apgrūtinājumu attiecas arī uz pašu Krimu. Atslēga Krievijas imperialistiskajām ambīcijām Ukrainā ir domāta kā simbols. Krievija 2014. gadā gandrīz bez cīņas ieņēma Krimu. Putins to ir izmantojis kā draudu visai Ukrainai, un viņš reklamē Krimu kā vietu, kur jābūt visiem Krievijas turīgākajiem cilvēkiem. Tagad tā ir kara zona bez degvielas, ar ierobežotu pārtiku, bez elektrības un degošiem iznīcinātājiem aviobāzēs. Daudzi okupanti Krimā iespējams nekad nedzirdēs par to, ko Omega paveica. Vismaz ne agrāk, kā krietni pēc notikušā. Krievija darīs visu, lai noslēgtu šo izcilo kaujas Nireju operāciju no saviem cilvēkiem, bet notikušā slēpšana neko nemaina. Ukraina jau izolē Krimu. Tagad Ukrainai ir jauns veids, kā uzbrukt, un Krimas uzbrukuma potenciāls ir ticis vājināts. Ukrainas Omega ūdenslīdēji tikko paveica neiedomājamo Krimā. 17. decembra rītā 2024. gadā ģenerālleitnants Igors Kirillovs izgāja no daudzdzīvokļu mājas Riazānskas prospektā Maskavas dienvidaustrumos aptuveni 7 km no Kremļa. Viņš bija Krievijas radioloģiskās, ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības spēku vadītājs, viens no augstākajiem virsniekiem visā Krievijas armijā, stāvot pašā valsts vislabāk aizsargātās galvaspilsētas sirdī. Pie ieejas bija novietots elektriskais skrejritenis, kad Kirillovs un viņa asistents tam pagāja garām. Skrejritenis eksplodēja. Vēlāk Krievijas valsts mediji lēsa, ka ierīcē bija aptuveni 300 gramu TNT ekvivalentā. Pietiekami, lai izsistu logus ēkā otrā ielas pusē. Abi vīrieši tika nogalināti uzreiz. Dažu stundu laikā avots Ukrainas drošības dienestā SBU apstiprināja vairākiem rietumu mēdījiem, ka tā bija viņu operācija, kas tika veikta vienu dienu pēc tam, kad Ukrainas prokurori bija oficiāli apsūdzējuši Kirillovu par aizliegto ķīmisko ieroču izmantošanas uzraudzību. Tagad padomājiet, ko tas patiesībā nozīmē. Gadiem ilgi Krievija saviem iedzīvotājiem un pasaulē stāstīja, ka tās iekšzeme ir neaizskarama. Karš Ukrainā bija kaut kas, kas notiek tālu prom, uz kāda cita zemes, un Krievija pilnībā kontrolēja situāciju un uzvarēja. Un tomēr viens no tās augstākajiem ģenerāļiem tika nogalināts ar spridzekli uz skrējriteņa, tikai dažu minūšu brauciena attālumā no sarkanā laukuma. Bet neatkarīgi no tā, vai jūs to saucat par slepkavību vai atentātu, tas bija tikai redzamā daļa kaut kam, kas klusi un pacietīgi tika veidots vairāk nekā 10 gadus. Apskatīsim, kā Ukrainas izlūkdienesti no sagrautas, infiltrētas, pusiznīcinātas organizācijas 2014. gadā pārvērtās par vienu no visvairāk baidītajiem slepenajiem spēkiem pasaulē. Un parādīsim, kādu lomu tās izveidē spēlēja CIP. Lai saprastu, kā mēs nonācām līdz šim, mums jāatgriežas 2014. gadā, kad Krievija sagrāba Krimu un ieredza kara dēļ Donbasā. Ukrainas drošības dienesti nebija tikai vāji, tie bija kompromitēti no iekšienes. Patiesībā SBU galvenā mītne Luhanskā, kas atrodas pašā Donbasā, tika ieņemta ar spēku.
2014. gada aprīlī Donbasa kara priekšvakarā. Viena no Marekas Sievieca analīzēm, Polijas iekšējās drošības aģentūras darbinieks un speciālists Krievijas slepeno dienestu operācijās norāda, ka SBU patiesībā jau bija Krievijas slepeno dienestu infiltrēts. Tās dienas pamatfakti nav apstrīdami. 2014. gadā 6. aprīlī Pūlis devās uz reģiona bijušo SBU ēku, un kad viss bija beidzies, štābs bija kritis un tā ieroču noliktava bija tukša. Viss militārā līmeņa šauteņu, granātu un sprākstvielu krājums pazuda, un ar to pietika, lai apbruņotu sacelšanos, kas drīz pārņems Donbasu un izraisīs karu. Un veids, kādā ēka tika ieņemta, ir savāds. Iekšā esošiem virsniekiem, tostarp vīriem no elitārās Alfa vienības, tika pavēlēts atdot pat savus dienesta pistoles. Ieroču noliktava bija aizsargāta ar viltus mīnām. Tuvējais 12,000 karavīru garnizons nesūtīja nekādus pastiprinājumus, un iepriekšējā naktī arestētie aizturētie tika atbrīvoti atpakaļ Pūlī, kur viņi nekavējoties palīdzēja vadīt uzbrukumu. Apskatot katru atsevišķi, katru no šiem gadījumiem varētu norakstīt uz paniku vai nekompetenci. Ņemot visu kopā, poļu analītiķis apgalvoja, ka ēka patiesībā tika atvērta no iekšpuses. Viņa arguments ir tāds, ka Krievijai nebija nepieciešams vervēt atsevišķus virsniekus, ja tā varēja paļauties uz vietējiem politiķiem, kuri viņus kontrolēja, reģionu partijas patroni, kuru tīkli aptvēra policiju, administrāciju un pašu drošības dienestu. Bet pat tas patiesībā bija nejauši. Pierādījums tam, cik vāja tajā laikā bija SBU, bija liecība no cilvēka, kurš pēc revolūcijas pārņēma tās vadību. Valentīns Nalievičenko. Viņš teica, ka ir mantojis dienestu, kas bija iztukšots, jo tā iepriekšējā vadība bija aizbēgusi uz Krieviju vai Krīmu, bez operatīvajām lietām un bez atstātiem ieročiem. Viņš ir raksturojis aģentūru kā Krievijas FSB dziļi infiltrētu, un viņš apgalvoja, ka ir pirmais SBU vadītājs, kurš patiešām sāka aizturēt FSB virsniekus Ukrainas teritorijā. Nekas no tā nepierāda, kas notika Luhanskā, bet tas parāda, ka apstākļi tam bija labvēlīgi. Kad cilvēks, kurš vadīja dienestu, saka, ka tas muģēja no Krievijas aģentiem, jautājums par to, vai viena no tā priekšpostenēm tika nodota, nevis zaudēta, vairs nav sazvērstības teorija, bet kļūst par saprātīgu jautājumu. Tātad tas ir tas vraks, no kura Ukraina sāka. Valsts varēja tikt atkal iekļauta Krievijas orbītā, ar KGB mantiniekiem pie varas, vai arī tā varēja mēģināt no drupām izveidot patiesi demokrātiskus, uz rietumiem vērstus dienestus. Kijeva izvēlējās otro ceļu. Cilvēks, kurš kļuva par centrālo figūru šajā atjaunošanā, bija Valerijs Kondratjuks, kurš sākotnēji strādāja SBU, bet vēlāk pārņēma HUR vadību. Ukrainas militārās izlūkošanas dienestu. 2015. gadā, saskaņā ar laikrakstu The Washington Post un The New York Times izmeklēšanām, CIP palīdzēja izveidot jaunu, specializētu SBU vienību, ko sauca par 5. direktorātu, kas apvienoja pretizlūkošanu ar speciālajām operācijām. Šī vienība sāka veidot aģentu tīklus okupētajās teritorijās, veikt novērošanu un īstenot dažas no pirmajām Ukrainas slepenajām darbībām pret Krievijas marionešu spēkiem. Taču nekas no tā nebija pašsaprotams, un amerikāņi bija ļoti piesardzīgi, un tam bija labs iemesls. Viņi zināja, ka Ukrainas izlūkdienesti ir pilni ar Krievijas aģentiem, un baidījās, ka viss, ko viņi dalīsies, dažu dienu laikā nonāks uz galda Maskavā. Tāpēc Kondrats Kondratjuks nolēma neatstāt to nejaušības ziņā. Viņš nodeva kaudzi ar sevišķi slepeniem Krievijas militāriem dokumentiem, būtībā kā dāvanu, lai pierādītu, ka Ukrainai ir vērtīga piekļuve un disciplīna to aizsargāt. Bijušais SIP operāciju virsnieks Eds Bogins, kurš sarunājās ar žurnālistu Deividu Kirjačenko žurnālam Forbes, raksturoja ukraiņu domāšanas veidu tajos gados kā kaut ko līdzīgu tam, ko amerikāņi izjuta pēc 11. septembra. Taču Ukrainas virsniekiem bija jāpārvar gadu desmitiem ilga padomju laika neusticēšanās, pirms amerikāņi sāka atklāties. Un kad viena puse konsekventi sniedz noderīgu, precīzu informāciju un pierāda, ka spēj glabāt noslēpumus, arī otra puse sāk dalīties ar vairāk. Tāpēc gadiem ilgi Ukraiņi sniedza rezultātus. Un šeit ir daļa, kas ir svarīga šim stāstam. Ukraina nebija vienkārši labdarības objekts, kas saņēma amerikāņu palīdzību. Daudzi ukraiņi runā krievu valodā kā dzimtajā valodā, un pašas valodas ir cieši saistītas. Daudziem ir arī ģimene, draugi un ciešas kultūras zināšanas par valsti, pret kuru viņi tagad karoja. Tāpēc Ukraina saprata Krieviju tā, kā neviena rietumu dienesta nekad nespētu, un tas ļāva tai vākt izlūkinformāciju, ko nodot CIP. Savukārt CIP ieguva ārkārtēju ieskatu Krievijas armijā un tās lēmumu pieņemšanas procesā. Ievērojamie ieguldījumi bija pārtvērtie materiāli, kas palīdzēja pierādīt Krievijas iesaisti. 2014. gada Malaysia Airlines reisa 17 notriekšanā virs Austrumukrainas, kā arī izsekot Krievijas operatīvajiem darbiniekiem, kas bija aiz iejaukšanās.
2016. gada ASV vēlēšanās. Tātad līdz pilna mēroga iebrukuma priekšvakaram 2022. gadā sadarbība, kā ziņots, bija paplašinājusies, ietverot apmēram duci slepenu priekšposteņu, kas izvietoti gar Ukrainas robežu ar Krieviju, būvēti un aprīkoti ar CIP atbalstu, no kuriem Ukrainas virsnieki izsekoja Krievijas karaspēka pārvietošanos un vadīja savus tīklus. Pēc viena avota Ukraiņi ģenerēja vairāk izlūka informācijas par Krieviju, nekā amerikāņi spēja pilnībā apstrādāt CIP Kīvas rezidentūrā. Abi dienesti sāka kopīgi veikt operācijas arī citās pasaules daļās, kas izlūkdienestu vidū ir augstākais uzticības izpausmes līmenis. Šajā laikā izveidojās jaunu virsnieku paudze, kas bija pilnībā atrauta no Ukrainas pagātnes Padomju Savienībā un sastāvēja tikai no cilvēkiem, kas dzimuši neatkarīgajā Ukrainā. No visiem visnozīmīgākais bija Kirilo Budanovs. The New York Times 2024. gada februārī ziņoja, ka Budanovs dienēja vienībā 2245 elitārā militārās izlūkošanas vienībā, kas pēc 2015. gada cieši sadarbojās ar CIP. Tās specialitāte bija Krievijas militārās tehnikas atgūšana, sakaru aprīkojuma un cita aprīkojuma iegūšana, ko varēja izjaukt un pētīt gan Ukrainas, gan Amerikas analītiķi. Budanovs vēlāk kļuva par HUR vadītāju, un virsnieki, kas tika apmācīti tajos gados, tagad ieņem vadošos amatus gandrīz visās Ukrainas izlūkošanas un drošības organizācijās. Viņi kļuva par to kampaņu arhitektiem, kuras mēs jums tūlīt izstāstīsim. Viena no šīs sistēmas iezīmēm ir tā, ka Ukrainā darbojas divi galvenie dienesti, kas atklāti konkurē savā starpā. Ir HUR, militārās izlūkošanas pārvalde, kas galvenokārt darbojas ārvalstīs, un SBU, iekšējās drošības dienests. Konkurence iekšzemes un ārvalstu izlūkošanas un slepeno operāciju jomā liek abiem dienestiem kļūt labākiem un sniegt rezultātus. Neatkarīgi no tā, vai jūs piekrītat šādam skatījumam, tā sauktā sāncensība ir radījusi izcilu operāciju virkni. Un nekur šī sacensība nav bijusi redzamāka kā jūrā. Bet pirms mēs tur nonākam, noteikti abonējiet militāro raidījumu, lai skatītos visas militārās operāciju detaļas, kuras mēs tūlīt pieminēsim, un sekotu līdzi visām ziņām par karu Ukrainā un globālo ģeopolitiku. Tagad, kad Krievija iebruka 2022. gadā, Ukrainai gandrīz nebija nekādas flotes. Tā bija zaudējusi lielāko daļu savas flotes, kad Krievija 2014. gadā anektēja Krimu. Un kara pirmajās dienās tā nogremdēja savu flagmaņa fregati, lai tā nenonāktu Krievijas rokās. Uz papīra Krievija kontrolēja Melno jūru. Tās flote bloķēja Ukrainas ostas, apturot graudu eksportu, kas baroja cilvēkus no Ziemeļāfrikas līdz tuvajiem austrumiem, un tā palaida spārnotās raķetes uz Ukrainas pilsētām. Taču 2022. gada aprīlī Kraizeris Moskvā, visa Melnās jūras flotes flagkuģis, aizdegās un nogrima. Ukraina to bija trāpījusi ar divām pašmāja ražotām Neptūna pretkuģu raķetēm. Lai gan ir svarīgi uzsvērt Ukrainas militāro spēku panākumus šeit, tieši ASV izlūkdienesti norādīja uz Moskvas atrašanās vietu, un Ukrainas dienesti rīkojās balstoties uz šo informāciju. Moskva kļuva par pirmo Krievijas flagmani, kas zaudēts kaujā kopš Krievijas-Japānas kara 1905. gadā, un tās zaudēšana piespieda Krieviju atsaukt savus kuģus un rīkoties piesardzīgi. Tas radīja jaunu problēmu Ukrainai, kuru pēc tam atrisināja jūras drons. Un tieši šeit Ukrainas improvizācija kļuva patiesi revolucionāra. SBU izstrādāja jūras dronu ar nosaukumu Sea Baby, kas sākotnēji tika būvēts no ūdens motociklu un motorlaivu detaļām, kā arī no veikalā pieejamās elektronikas. Sāncensības garā HUR izstrādāja Magura dronu, lai turpinātu operācijas, kuru mērķis būtu Krievijas ostas, galvenokārt Krimā. Šīs ierīces bija mazas, ātras, zemu virs ūdens, grūti pamanāmas un piepildītas ar sprākstvielām, un tās varēja vadīt no 100 km attāluma, izmantojot satelīta savienojumus. Faktiski, divas konkurējošas Ukrainas aģentūras katra bija izveidojusi savu robotizēto floti no nulles. 2024. gada februārī Magura DV5 dronubars nogremdēja raķešu korveti pie Krimas. 2 nedēļas vēlāk viņi nogremdēja desanta kuģi Cesars Kunikovs. Martā viņi nogremdēja patruļkuģfas Sergejs Kotovs kuģi, kuru Ukraina novērtēja aptuveni $65 miljonu vērtībā. Iznīcināja droni, kuru izmaksas ir tikai neliela daļa no šīs summas. Pēc dažādiem rietumu aplēsēm līdz 2024. gada martam Ukraina bija nogremdējusi vai padarījusi nederīgu aptuveni trešdaļu Krievijas Melnās jūras flotes, un pārējo bija piespiedusi pārvietoties uz austrumiem, uz Novorosīsku, 100 km no Krimas, pārāk tālu, lai apdraudētu Ukrainas kuģošanu vai aizsargātu pussalu, kuru tiem bija jāaizsargā. Tā pati kampaņa kopā ar atkārtotām SBU operācijām bija smagi skārusi Kerčas tiltu, simbolisko un loģistikas saikni starp Krieviju un okupēto Krimu, kuru Vladimirs Putins personīgi atklāja.
2018. gadā, pārbraucot pāri ar kravas automašīnu. Tad droni sāka darīt lietas, ko neviens iepriekš nebija darījis. 2024. gada pēdējā dienā Magura drons palaida modificētu siltumvadāmu raķeti un notrieca 2 Krievijas Mi-8 helikopterus pie Krimas krastiem. Tā bija pirmā reize vēsturē, kad jūras drons bija iznīcinājis militāro lidaparātu. Nākamajā pavasarī, pēc Ukrainas amatpersonu teiktā, uzlabotais Magura VV7, kas bija aprīkots ar amerikāņu ražotajām Sidewinder raķetēm, notrieca 2 Krievijas Su-30 iznīcinātājus virs Melnās jūras. Bet tas ir tikai daļa no tā, kā Ukrainas izlūkdienesti tieši palīdzēja karadarbībā. Lai iegūtu plašāku priekšstatu, mums jāatgriežas Sauszemē un pie kampaņas, kuras daļa bija Kirillova nāve. Šī nāve bija neliels ieraksts garā sarakstā, un daži no agrākajiem uzbrukumiem, par kuriem nekad oficiāli neuzņēmās atbildību. 2022. gada augustā sprādziens automašīnā netālu no Maskavas nogalināja Dariju Duginu, ievērojama Krievijas nacionālistu ideologa meitu. Vēlāk Amerikas izlūkdienestu amatpersonas secināja, ka aiz tā stāv atsevišķas Ukrainas valdības amatpersonas, ko Ukraina noliedzā. 2023. gada pavasarī bomba, kas bija paslēpta statuetē, nogalināja ievērojamo Krievijas kara blogeri, pazīstamu kā Vladlens Tatarskis, Sanktpēterburgas kafejnīcā. Krievija sākotnēji vainoja Ukrainu un atrada Krievijas politisko aktīvistu, kurš patiesībā nogādāja statueti. Kā izrādījās no pašas Ukrainas ziņojumiem gadu vēlāk, visa operācija tika pilnībā organizēta Ukrainas slepeno dienestu vadībā, un Krievijas aktīvists tika izmantots kā visvieglāk upurējamā puzles daļa, vēl vairāk mazinot Krievijas dienestu ietekmi un prestižu. Šis notikums arī parādīja, cik nežēlīgas kļuva šīs operācijas, izmantojot Krievus operācijās pret Krievijas valdību, kurās bija 42 upuri, cenšoties likvidēt ievērojamus militāros stratēģus, analītiķus un ikvienu, kas ir tuvu Putinam. Un karam turpinoties, šis temps tikai pieauga, un mērķi komandķēdē kļuva arvien augstāka ranga. 2025. gada aprīlī spridzeklis automašīnā Balašiškā tieši uz austrumiem no Maskavas nogalināja ģenerālleitnantu Jaroslavu Moskaliku, Krievijas ģenerālštāba galvenās operatīvās pārvaldes vietnieku, kurš kādreiz piedalījās Normandijas formāta pamiera sarunās. Pēc dažām dienām Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka ir saņēmis ziņojumu no Ukrainas ārējās izlūkošanas vadītāja par augsta ranga Krievijas amatpersonu likvidāciju, piebilstot, ka taisnīgums neizbēgami iestājas, lai gan Moskaliku viņš tieši nenosauca. 2025. gada decembrī vēl viens sprādziens automašīnā Maskavā nogalināja ģenerālleitnantu Fainilu Savarovu, un 2026. gada jūnijā tajā pašā Balašiškas rajonā tika nogalināts artilērijas komandieris vārdā Damirs Davidovs, mazāk nekā kilometra attālumā no vietas, kur gāja bojā Moskaliks. Jūs varētu jautāt, ko tas viss militāri īsti dod? Nogalinot vienu ģenerāli, karu neuzvarēsiet, un tas ir taisnīgs vērtējums. Ukrainas pārstāvji apgalvo, ka šeit vērtība ir daļēji psiholoģiska. Gan ukraiņiem, kuri redz, ka kara noziedznieki tiek saukti pie atbildības, gan rietumu auditorijai, kas uzzina, ka Ukrainas iespējas ir plašākas nekā kāds bija domājis. Bet ir arī augstāks aprēķins. Katrs no šiem slepkavības gadījumiem katram Krievijas virsniekam liek saprast, ka forma un rakstāmgalds Maskavā nav droša vieta, no kuras plānot karu pret Ukrainu. Tas piespiež Krievijas drošības dienestos tērēt milzīgus resursus, meklējot draudus savās rindās, sargājot savējos un meklējot informācijas noplūdes, nevis pilnībā koncentrējoties uz fronti. Taču Ukrainas slepenie dienesti arī rada apstākļus Ukrainas lielākajiem pārsteigumiem kaujas laukā. Aģentu tīkli, ko 5. pārvalde un HUR izveidoja okupētajās teritorijās, sniedza mērķēšanas informāciju Ukrainas spēkiem, ļaujot veikt precīzus tāldarbības triecienus ar moderniem droniem un jaunizstrādātām raķetēm. Un kad Ukraina 2024. gada augustā pārsteidza pasauli, šķērsojot robežu un ieejot Kurskā, pirmā reize kopš Otrā pasaules kara, kad ārvalstu armija ieņēma Krievijas teritoriju, tieši šo dienestu izlūkošana uzsvēra operatīvās nepilnības reģionā. Slepenais karš un konvencionālais karš viens otru papildināja, jo katru reizi, kad Ukraina izmantoja izlūkdatus, tā varēja nedaudz pavirzīt frontes līniju uz priekšu, radīt satraukumu Krievijas dienestos un ļaut saviem operatīvajiem darbiniekiem iegūt vairāk izlūka informācijas nākamajam uzbrukumam. Tas viss apvienojās 2025. gada jūnija sākumā, tagad jau slavenajā operācijā Ziednekļa tīkls. Kā atklājās, tas bija 18 mēnešus ilgs darbs. Ukrainas operatīvie darbinieki bija slepus ieveduši Krievijā dronus un palaišanas aprīkojumu, slēpjot tos koka mājiņās, kas bija uzbūvētas tā, lai izskatītos kā parastas saliekamās mājas uzkravas automašīnā. Uzbrukuma dienā pie vairākām Krievijas aviobāzēm sagatavošanās punktos koka mājiņu jumti tika atbīdīti. Viens no mērķiem bija Belija aviobāze Austrumsibīrijā, kas atrodas vairāk nekā 4000 km attālumā no Ukrainas. Droni masveidā ieplūda un sabojāja
divus Tu-95 un divus Tu-22 M3 bumbvedējus, kurus Krievija bija izmantojusi, lai apšaudītu Ukrainas pilsētas ar spārnotajām raķetēm, un kas bija viena no retajām iespējām, kas varēja nest kodolraķetes. Ukrainas SBU sākotnēji paziņoja, ka ir trāpījusi 41 lidmašīnai, iznīcinot aptuveni trešdaļu Krievijas stratēģisko spārnoto raķešu nesēju, un ka nodarītie zaudējumi sasniedz apmēram $7 miljardus. Aizsardzības izlūkošanas uzņēmums Zvezda izmantoja satelīta attēlus, lai novērtētu, ka uzbrukumā tika iznīcinātas apmēram 12 lidmašīnas, un vairākas tika bojātas. Augsta ranga NATO amatpersona norādīja, ka tika iznīcinātas aptuveni 10 līdz 13 lidmašīnas, bet kopumā bojātas ap 40 lidaparātu. Un lēsa, ka operācija izsita no ierindas 5. daļu Krievijas darbspējīgās tālās darbības aviācijas. Neatkarīgi no tā, kuru skaitli ņemat, galvenais ir tas, ka Krievija vairs faktiski neražo šos bumbvedējus. Tāpēc katrs zaudējums bija neatgriezenisks, un tieši kaitēja Krievijas spējai projicēt militāro spēku. Un pēdējā kampaņa, ko slepenie dienesti uzsāka, bija vērsta pret Krievijas ekonomiku. Un tieši šeit atkal parādās CIP pirkstu nospiedumi. Laikrakstā The New York Times izmeklēšanā tika ziņots, ka CIP darbinieki un ASV militārie plānotāji palīdzēja Ukrainai pilnveidot tās tāla darbības kampaņu pret Krievijas enerģētikas sektoru. Tiek ziņots, ka nevis uzbrukot naftas pārstrādes rūpnīcām nejauši, plānošana koncentrējās uz tiem komponentiem, kurus ir visgrūtāk un visilgāk nomainīt. Vienā gadījumā, kas aprakstīts šajā ziņojumā, CIP eksperts identificēja konkrētu naftas pārstrādes rūpnīcas savienotāju, kura iznīcināšana varētu atstāt iekārtu nestrādājošu vairākas nedēļas. Tāds pats princips tika piemērots arī Krievijas tā dēvētajam ēnu flotei, novecojušajiem tankuģiem, kurus Maskava izmanto, lai pārvadātu sankcionēto naftu pa visu pasauli un nodrošinātu naudas plūsmu savam karam. CIP tika pilnvarota atbalstīt arī šīs operācijas elementus. Tas kas? 2014. gadā sākās kā palīdzība sagrautā izlūkdienesta atjaunošanā. 10 gadus vēlāk bija pārvērties par kopīgu kampaņu, lai noslāpētu Krievijas kara mašīnas finanšu asinsriti. Un plašākais politiskais aspekts šeit ir tikpat svarīgs. Pēc publiskās sadursmes starp prezidentu Donaldu Trumpu un prezidentu Zelenski 2025. gada februārī Vašingtona uz laiku apturēja izlūkošanas sadarbību ar Kijivu. Un publiski izskatījās, ka ar to CIP un SBU partnerība ir beigusies. Taču pauze izrādījās īslaicīga. Izlūka informācijas apmaiņa tika atjaunota. 2025. gada martā, ļaujot CIP un Ukrainas izlūkdienestiem atsākt ciešu sadarbību. Iemesls ir vienkāršs. Lai cik ļoti Ukraina būtu atkarīga no CIP atbalsta, CIP arī guva labumu no tā, ka Ukrainas aģenti atradās dziļi Krievijas teritorijā. Ukraina saprot Krieviju tādā veidā, kā rietumu izlūkdienesti to nevar viegli atkārtot, kas padara to par būtisku partneri izlūkošanas operācijās ne tikai Ukrainas un Krievijas teritorijā, bet jebkur, kur Maskava izplata savu ietekmi. Tostarp tuvajos austrumos. Tātad, kā tas iekļaujas kara kopainā, Putina vara balstās uz stāstu, ka Krievijai ir daudz asākas spīles nekā Ukrainai, ka tā neizbēgami uzvarēs iebrukumā un ka Krievijas slepenie dienesti spēs iefiltrēties Ukrainā un saglabāt to nestabilu, virzoties Krievijas ģeopolitiskās ietekmes sfēras virzienā. Maskava degs. Tieši šādu brīdinājumu Ukraina jau mēnešiem ilgi izsaka. Putins to ir dzirdējis. Viņš ir mēģinājis to ignorēt. Bet pēc tam, kad Vladimirs Zelenskis viena pēc otras nāca klajā ar divām satriecošām atklāsmēm, Putinam ir jāapzinās, ka beigas tuvojas. Kāpēc? Ukraina varētu nest degvielu, bet tieši Putina paša cilvēki būs tie, kas aizdedzinās sērkociņu. Ukrainai tagad ir vēsturiski iespēja izbēgt karu uz visiem laikiem, jo Putinam tikko tika paziņots, ka viņa paša tuvākā loka locekļi ir vienoti ar Ukrainu vēlēšanās pēc miera. Un ja miers nepienāks, tad Ukrainas otrais pārsteigums nodrošinās, ka Putins pakļausies spēkam. Ja viņš nepakļausies spiedienam, sāksim ar tuvāko loku un ļausim Zeļenskim runāt. 10. jūlijā Zeļenskis sniedza savu vakaru uzrunu, kā viņš to dara katru dienu, un viņš izmantoja šo iespēju, lai nosūtītu ziņu Putinam, kas šķitīs kā duncis iedurts tieši Krievijas līdera sirdī. Degvielas krīze Krievijā padziļinās, kas ir pilnīgi taisnīgi, ņemot vērā Putina nevēlēšanos izbeigt šo karu. Mēs esam izteikuši priekšlikumus, kā tuvināt mieru, teica Zelenskis. Labi, līdz šim viss ir ierasti, bet tad tika nomesta bumba. Mums ir atbalsts ne tikai starp partneriem visā pasaulē, bet arī Putina tuvākajā lokā attiecībā uz mieru. Viņi saprot, kas tur notiek un ka mieram nav alternatīvas. Zelenskis paziņoja, un tieši tāpat paranoiskais Putins saprata, ka viņa lokā ir nodevēji. Viņa paša tuvākā loka locekļi, kuri nedala viņa neprātīgo vēlmi pēc kara, kas jau ir izraisījis vairāk nekā 1,42 miljonus upuru, un šis skaits turpina pieaugt. Panika. Putins domās, kurš ir pagriezies pret viņu. Vai tas ir tikai viens vai divi cilvēki? Daži cilvēki. Vizija. Drīz sāks spekulēt, bet godīgi sakot, nekas no tā nepārsteigtu nevienu līderi, kurš nav tik apzināti neziņā kā Putins.
Zeļenskis piemin degvielas krīzi, kas satricina Krieviju, un tā ir Ukrainas izraisīta krīze, kas īpaši radīta, lai Krievijas iedzīvotāji vērstos pret savu līderi. Ukrainas tāla darbības rādījusa triecieni tagad var sasniegt jebkuru nozīmīgu Krievijas daļu. Naftas pārstrādes rūpnīcas deg visā valstī. Nozīmīgākais no Ukrainas triecieniem bija vairāk nekā 2500 km tāls uzbrukums Sibīrijas Omskas rafinēšanas rūpnīcai. Šī iekārta nekad nebija paredzēta, lai atrastos Ukrainas darbības rādījusā, pat netuvu. Bet tagad, kad tā ir, katrs krievs, sākot no elites pārstāvjiem, par kuriem Zeļenskis apgalvo, ka tie riņķo Putinu kā haizivis, līdz parastam cilvēkam uz ielas, ir neapmierināts un vēlas pārmaiņas. Šobrīd gandrīz visi Krievijas 83 reģioni saskaras ar degvielas trūkumu dažādās smaguma pakāpēs. CNN ziņo, ka daudz viet pie degvielas uzpildes stacijām veidojas rindas, kas stiepjas jūdzēn tālu. Krievijā valda izmisums. Un šis izmisums varētu novest pie tā, ka Putins pats atkāpjas, pirms viņu piespiež to darīt. Zeļenskis nav vienīgais, kurš saka, ka Putinam ir problēmas ar savu tuvāko loku. 13. jūlijā Metro ziņoja, ka Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cakners saka ko līdzīgu. Pats starp oligarhiem vien vairāk cilvēku sāk šaubīties par Putina karu. Daudzi, kas pirms gada runāja par uzvaru, vairs tam netic, atklāja Cakners. Un runājot par spiedienu, kas krājas uz Putina pleciem, Cakners neatturējās. Ir tikpat iespējams, ka kādu dienu viņš kopā ar ģimeni izlēks pa logu. Galu galā tādas lietas Krievijā notiek. Tādas lietas patiešām notiek Krievijā. Tikai parasti tas notiek pēc Putina pavēles, un daudz biežāk cilvēkus izstumj pa tiem logiem, nevis viņi paši lec ārā. Mēs iegūstam nelielu ieskatu izmisīgajā domāšanā, kas pēc dažu domām tagad piemīt Putinam, vērojot, kā viņa kakarš pret Ukrainu ne tikai iestrēgst sauszemē, bet pārvēršas cīņā, kur Ukraina uzvar. Droni, kas lido visā Krievijā, pastāvīgi atgādina Putinam, ka viņš nav spējis aizsargāt savu tautu, kā vienmēr apgalvoja, ka spēs. Šī neveiksme sāp. Un pat tādam autoritāram līderim kā Putinam ir jāsaprot, ka viņa tauta un tuvākie cilvēki var paciest tikai noteiktu daudzumu šādu notikumu, pirms viņiem visiem kopā tas apniks un viņi pievienosies Ukrainai, lai piespiestu mieru, kuru Putins nevēlas. Kā jau iepriekš teicām, Ukraina ir atnesusi benzīnu. Tieši paša Putina ļaudis varētu aizdedzināt sērkociņu. Bet Zeļenskis piemin Putina tuvākā loka locekļus, un tas var tikai veicināt spekulācijas par to, kurš ir tuvu Putinam, bet izrāda atbalstu Ukrainai. Varbūt tas arī ir mērķis. Neskaidra norāde par kādu, kurš atbalsta Ukrainu, ir pietiekama, lai paranoiskā Putina galvā sāktu griezties domas. Un gandrīz neizbēgami, ka Krievijas līderis skatīsies pār plecu, atceroties, ka pavisam nesen ir bijušas runas par apvērsumiem un dumpjiem. Tikai maijā klīda baumas, ka bijušais Krievijas aizsardzības ministrs un tagadējais Krievijas drošības padomes vadītājs Sergejs Šoigu bija iesaistīts kaut kādā apvērsuma sazvērestībā. Šoigu ir motivācija. Pēc gadiem, kas pavadīti kalpojot Putina pakļautībā, viņš tika pārcelts no savas ievērojamās aizsardzības ministra lomas uz amatu, kur viņam ir maz iespēju reāli ietekmēt notiekošo. Mums tas izskatās pēc tā, ka Putins pārliek vainu par Krievijas militārajām neveiksmēm, un Šoigu iespējams izjūt zināmu aizvainojumu par to visu. Vai viņš varētu būt tas iekšējā loka loceklis, kurš vēlas mieru tikai tāpēc, lai atrieptos Putinam? Neviens nezina, un Zeļenskis to neatklāja. Papildus šīm baumām bijušais Krievijas karavīrs ir izteicis ļoti reālus dumpja draudus pret Putinu. Jūnija beigās Aleksandrs Lunins ievietoja video Instagramā, kurā viņš kritizēja Krievijas armiju par to, ka tā dod karavīriem bezjēdzīgus pašnāvnieciskus rīkojumus, un viņš apgalvoja, ka armijā plaši izplatīta vardarbība. Lunins pieprasīja tikšanos ar Putinu. Viņš draudēja, ka briest sacelšanās, un lai gan kopš viņa izteikumiem sociālajos tīklos viņš ir arestēts, Lunins arī apgalvoja, ka viņš vienkārši nodeva ziņu, ko augsta ranga amatpersonas Krievijas ministrijā un drošības dienestos vēlējās, lai Putins dzirdētu. Vēl vairāk slēptu nodevēju, vēl vairāk klusējošu iekšējā loka locekļu, kas vērpj sazvērestības pret Putinu. Viena lieta, ko mēs zinām droši, ir tā, ka Putins ir pastiprinājis drošību ap sevi, kamēr visas šīs baumas un atklātās neapmierinātības izpausmes turpinās. Organized Crime and Corruption Reporting Project ziņo, ka Kremlis kopš marta ir paaugstinātā gatavībā sakarā ar apvērsuma baumām. Tiem, kas strādā tieši Putinam, vairs nav atļauts izmantot mobilos telefonus vai pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Tas viss tāpēc, ka Putins baidās, ka viņus varētu ietekmēt, vai ka viņi varētu nopludināt informāciju par viņa atrašanās vietu. Katram miesas sargam, pavāram un pat fotogrāfam, kas strādā pie Putina mājās, ir uzstādītas novērošanas kameras, lai Krievijas līderis vienmēr varētu viņus uzraudzīt. Putins ir nobijies. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tagad Zeļenskis apgalvo, ka viņam ir atbalsts no iekšējā loka, kas jau šķiet uz sabrukuma robežas. Putina paranoja tikai padziļināsies. Bet ir vēl viens jautājums, ko šķiet neviens neuzdod. Vai Zeļenskis saka patiesību?
Iespējams, ka Zelenskis savā vakara uzrunā garām ejot pieminējis Putina tuvākā loka vēlmi vērsties pret viņu un piespiest viņu noslēgt mieru ar Ukrainu, lai izmantotu Putina paranoju savā labā. Ukraina zina, cik tālu Putins ir gatavs iet, lai sevi aizsargātu. Protams, ir ārprātīgi augsts drošības līmenis. Ir arī ziņojumi, ka Putins lielāko daļu sava laika pavada slēpjoties pazemes bunkuros, iznākot tikai tad, kad viņam jāparādās sabiedrībā. Protams, pieņemot, ka šajās publiskajās parādīšanās reizēs viņu neaizstāv vien dubultnieki. Ukrainas dronu uzbrukumi tiek uzskatīti par galveno iemeslu, kāpēc Putins tagad pavada laiku savos bunkuros. Bet varbūt runa ir par kaut ko vairāk. Iespējams, Putins domā, ka viņš var kontrolēt situāciju bunkuros, vienlaikus turot savas tuvākās apkārtnes vilkus drošā attālumā. Pravda piebilst, ka tagad Putins vairāk nekā jebkad baidās no slepkavības mēģinājumiem, visticamāk ar dronu, bet varbūt arī kāds dusmīgs elites pārstāvis, kurš ir noguris no vairāk nekā 4,5 gadiem ilga bezjēdzīga kara, kas šķiet pastāv tikai tāpēc, lai glaimotu Putina trauslajam ego. Un tagad pat mākslīgais intelekts un draudi, ko tas rada, inficē Putina prātu. Pēc bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei nogalināšanas parādījās ziņas, ka slepkavību padarīja iespējama mākslīgā intelekta izmantošana, analizējot stundām ilgi uzņemtus video ierakstus no Irānas satiksmes kamerām. Šī analīze parādīja ASV un Izraēlai, kur atradās Hamenei, un sekoja bunkuru iznīcinošās bumbas. Putins tagad ir tik noraizējies, ka ar viņu varētu notikt tas pats, ka viņš cenšas palikt paslēpts cik vien iespējams, ziņo France 24. Mēs gribam pateikt, ka šis stiprais vīrs ir baili pārņemts. Savukārt Zelenskijs viņa tautas priekšā bieži vien frontes līnijā vai apmeklējot citas valstis, lai iegūtu atbalstu. Iespējams, Zelenska pieminējums par Putina tuvāko loku ir ļoti rūpīgi iestādīta sēkla, ko Ukrainas prezidents zina, ka tā iesakņosies dziļi Krievijas līdera prātā, kurš baidās no visa, kas viņu ieskauj. Varbūt nemaz nav nekādas iekšējā loka sacelšanās. Ja tas tā ir, Zelenskis iespējams vienkārši sagatavo augsni tam, lai Putins sāktu karu pret saviem pašiem elites pārstāvjiem, un tas notiks, nodevības iespējamība tikai pieaugs. Tā ir bezizējas situācija Krievijas vadītājam, un neatkarīgi no tā, kā tas viss izvērtīsies, vai Zelenskis saka patiesību vai nē, tas ir paraugpiemērs tam, kā izmantot Putina paranoju. Nobijušies līderi pieņem pārsteidzīgus lēmumus, viņi pieļauj kļūdas. Zelenskis iespējams paļaujas uz šo faktu, un ja Ukrainas prezidents patiešām saka patiesību, tas ir vēl sliktāk Putinam. Viņš nevēlas mieru. Putins vēlas, lai viņa tauta atbalsta katru trako lēmumu, ko viņš pieņem. Zinot, ka ir cilvēki, kuriem viņam vajadzētu uzticēties, bet kuri aiz viņa muguras saka Ukrainai, ka viņi vēlas mieru, tas ir trieciens, ko Putins iespējams nespēs izturēt. Zelenskis tikko ir nosūtījis Putinam ziņu. Slēdz mieru, vai arī tavs paša tuvākais loks tevi piespiedīs to izdarīt, vai arī izstums tevi. Tomēr Ukraina arī zina, ka Putins visticamāk neklausīsies. Viņš ir pārāk pārņemts ar savu apsēstību. Viņš ir pārāk iesprostots savā karā, līdz tādam līmenim, ka jūtas, ka nevar to izbeigt. Citādi nodevēji, par kuriem Zelenskis saka, ka tie ir viņu vidū, iznāks no ēnas. Labi, Ukraina saka, ja ar iekšējā loka atklāsmi nepietiek, varbūt otrā atklāsme paveiks savu darbu. Bet pirms mēs atklājam, kas ir šī atklāsme, šī ir militārā pārraide, kur mēs skatāmies tālāk par virsrakstiem, lai sniegtu jums pilnu stāstu. Ja vēl neesat to izdarījuši, abonējiet, lai vienmēr būtu soli priekšā. Savā otrajā satriecošajā paziņojumā Zelenskis deva Putinam ieskatu nākotnē. Ja Putins nepieņems mieru, Ukraina padarīs viņa jau tā sarežģīto situāciju vēl daudz sliktāku. Un tā to panāks, oficiāli formalizējot dziļo triecienu kampaņu, kas jau tagad plosa Krieviju. Šī nav situācija, kurā nākotnē varbūt kaut ko izveidosim. Dekrēts ir parakstīts, un viss ir oficiāli. Ukraina izveido jaunu tālās darbības triecienu pavēlniecību ar nosaukumu Long Range Global Impact Command, JEB LRGIC, kas centralizēs visas Ukrainas tālās darbības spējas. Galvenais mērķis ir samazināt Krievijas militāro kapacitāti līdz tādam līmenim, ka tā vairs nespēja turpināt Putina uzsākto karu. LRGIC vēl nav īsti aktīvs. Zelenskis saka, ka organizācijai vēl jāatrod komandieris, un viņš sola, ka šis komandieris būs viens no spēcīgākajiem un spējīgākajiem līderiem, kāds Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir pieejams. Bet tas tuvojas drīz. Un vienīgais veids, kā Putins varēs izvairīties no tā, ko LRGIC dos, ir beidzot pasludināt mieru. Bet ko tieši LRGIC piedāvā? Zelenskis nedaudz paskaidro. Šai komandai jākoncentrēs 100% pieejamo resursu, lai vēl taustāmāk samazinātu Krievijas kara potenciālu. Šajā virzienā komandieris būs spēcīgs un noteikti maksimāli pieredzējis, atklāja Ukrainas prezidents. Protams, tas mums daudz nepasaka.
Tomēr tas liecina, ka Ukraina apvienos visas savas dažādās tālās darbības vienības jaunā komandas struktūrā, līdzīgi kā tas tika darīts ar frontes drona vienībām, izveidojot bezpilota sistēmu spēkus. Pateicoties šai centralizācijai, ar informāciju būs vieglāk dalīties, un koordinētus tālās darbības uzbrukumus pret Krieviju būs vienkāršāk plānot. Vismaz tāds ir mūsu pieņēmums. Zelenskis daudz neatklāja, un līdzīgi kā viņa apgalvojumi par Putina tuvāko loku, tas izskatās pēc apzinātas rīcības, lai iedvestu vēl lielākas bailes Krievijas līderim, kurš jau tā ir uz nervu sabrukuma robežas. Tas, ko mēs zinām droši, ir tas, ka LRGIC ir jau notiekošās dziļo triecienu kampaņas formalizācija, kas jau tagad būtiski vājina Krieviju. 2026. gadā mēs esam redzējuši, kā Ukraina ir palielinājusi savu triecienu darbības radiusu, apjomu un nodarītos postījumus Krievijas aizmugurē, gan pašā Krievijā, gan okupētajās teritorijās. Viss ir mērķis, sākot no naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas infrastruktūras līdz militārajām bāzēm un munīcijas noliktavām. Krievijas armijai tas ir nepieciešams, lai funkcionētu, Ukraina tam dod triecienus, un šie triecieni ir kļuvuši spēcīgāki un biežāki nekā jebkad agrāk. Saskaņā ar Euromaidan preses datiem, Ukraina 2026. gada pirmajā pusē ir palielinājusi dziļo triecienu skaitu pret Krieviju par 1150%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Šie triecieni, kas notiek 500 līdz 2000 km attālumā aiz frontes līnijām un dažkārt pat vēl dziļāk, ir skāruši 172 militāros vai enerģētikas objektus. Pēdējie ir īpaši kaitīgi Krievijai. ASV ziņu avoti vēsta, ka Krievijas benzīna ražošana ir samazinājusies par 65%. Ukrainas uzbrukumu dēļ naftas pārstrādes rūpnīcām un šī degvielas krīze, kuru mēs iepriekš pieminējām, ir radusies tieši šīs tāldarbības kampaņas rezultātā. Mēs gribam uzsvērt, ka Ukrainas dziļo triecienu pieeja jau bija nāvējoša. Tagad ar Zelenska jauno dekrētu tā kļūs vēl bīstamāka. Vienkāršota, efektīva un nežēlīga tādā līmenī, kādu Krievija vēl nav pieredzējusi. Šī tāla darbības kampaņa ir paredzēta, lai sagrautu Krieviju neatgriezeniski, ja Putins neuztvers Zelenska aicinājumu uz mieru nopietni. Dziļie triecieni kļūs par Ukrainas militārā spēka neatņemamu sastāvdaļu. Tiek izveidota īpaša operatīvā nodaļa. Un tas ir ļoti sliktas ziņas Putinam. Vai jūs zināt, kas vēl ir sliktas ziņas Krievijas prezidentam, it kā viņam vēl vajadzētu kādas? ASV šķiet uzskata, ka Ukrainas dziļo triecienu stratēģija darbojas. Varbūt ciniskākie no jums varētu domāt, ka Zelenskis, runājot par iekšējo loku, kas vēršas pret Putinu, domā Trumpa administrācijas locekļus. Mēs neiesim tik tālu, bet norādīsim, ka ASV pieeja Ukrainas karam ir piedzīvojusi ievērojamas pārmaiņas. Un šķiet, ka tieši Ukraina tagad saņem visu atbalstu, jo ir skaidrs, ka Putins nepieņems mieru, ja viņu nepiespiedīs. Piemēram, ASV prezidents Donalds Trumps ļoti slavēja Ukrainas tālās darbības pieeju, kad viņš tikās ar Zelenski jūlija NATO samitā Ankarā. Viņš nosauca Ukrainas pieeju par eskalāciju, taču šī eskalācija varētu izbeigt karu. Trumps arī izmantoja šo samitu, lai paziņotu, ka viņš ir gatavs atļaut ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes Ukrainā, ļaujot Ukrainai pašai būvēt savas raķīvetes, lai risinātu Krievijas ballistisko un spārnoto raķešu uzbrukumu problēmu. Tas ir milzīgi. Tas būtībā nozīmē, ka ASV mudina Ukrainu turpināt to, ko tā jau dara tālās darbības jomā, vienlaikus palīdzot Ukrainai spērt soli tuvāk tam, lai mazinātu Krievijas pašas tālās darbības stratēģijas ietekmi. Putins vairs nezina, kur griezties. Un kā vēl vienu pēdējo dūrienu viņa sānos, Ukraina ir paziņojusi arī vēl ko citu. Papildus LRGIC, Ukraina plāno arī restruktūrizēt esošo triecienvienību vadību un pārvaldību. Valsts 8. gaisa desanta korpusa komandieris, brigādes ģenerālis Dmitro Vološins, šķietam izraudzīts vadīt jaunu reaģēšanas spēku, kas uzraudzīs šo restruktūrizāciju. Nosaukts par apvienotajiem ātrās reaģēšanas spēkiem, šis jaunais Ukrainas bruņoto spēku formējums apvienos esošās triecienvienības, dronu un artilērijas vienības vienotā spēkā. Spējīgs ātri izvietoties visā frontē, vienlaikus aprīkots ar tādām tehnoloģijām, kādas Krievija vienkārši nespēja piedāvāt saviem karavīriem. Šī ir militāra reforma frontē, kas papildina to, ko Ukraina plāno darīt Krievijas aizmugurē, un tas nozīmē, ka Putina klibojošie spēki Ukrainā saskarsies ar vēl lielākiem izaicinājumiem. Ātras reakcijas uz Krievijas vājumu novedīs pie teritoriju atbrīvošanas un Krievijas uzbrukumu apturēšanas vēl pirms tie sāksies. Tātad, ko jūs par to visu domājat? Putina tuvākā loka cilvēki pieprasa mieru, lai gan ne viņa klātbūtnē, un Ukraina ir vairāk nekā gatava sadarboties ar šiem elites pārstāvjiem, lai panāktu šo mieru. Spiediens pieaug, veidojot jaunas vienības, kas padara Ukrainas tālās darbības trieciena un uzbrukuma vienības spēcīgākas nekā jebkad agrāk. Un pat ASV sūta signālus Putinam, ka nu ir gana. Ukraina uzvar.
Krievija šo vairs nevar mainīt. Atkāpieties tagad, citādi gals Putinam pienāks ātrāk, nekā viņš domā. Kas attiecas uz pašu Putinu, paranoja, kas vienmēr viņu ir raksturojusi kā līderi, tagad ir viņa lielākais ienaidnieks. Bijušais KGB darbinieks ir izlocījies un izvairījies, līdz nonācis situācijā, kurā viņam sāk pietrūkt iespēju. Ko viņš tagad darīs? Sāsināt situāciju, pārnest viņu uzsākto karu uz Eiropu. Putins varētu to darīt izmisuma dēļ, bet viņš tikai piespiedīs jau izsmalto Krieviju cīnīties pret NATO, laikā, kad ASV šķiet atbalsta Ukrainu, un NATO Eiropas dalību valstis gatavojas karam. Tā nav laba ideja. Bet kas vēl Putinam ir? Viņa tradicionālās iebiedēšanas taktikas vairs nestrādā. Ja kas, tad tieši Ukrainai šobrīd ir pārsvars baiļu ziņā. Tāpat kā tā ir pārsvars kaujas laukā. Putins nevar piespiest vairāk cilvēku iesaistīties karā Ukrainā bez mobilizācijas, un Putinam ir kļuvis neiespējami noslēpt faktu, ka viņa uzsāktais karš ir atgriezies un sācis kaitēt Krievijas tautai. Viņi izjūt šo sāpju degvielas uzpildes stacijās, un ikreiz, kad redz dūmus, paceļamies no vēl vienas naftas pārstrādes rūpnīcas vai fabrikas, kuru trāpījuši Ukrainas droni. Putinam ir jāatzīst fakts, ka viņam patiesībā ir palikušas tikai divas izvēles. Piekrīt mieram Ukrainas karā, un tad mēģina tikt galā ar savu tuvāko loku, kas ir no viņa noguris, vai arī turpina cīņu, zinot, ka Ukraina kļūst stiprāka un triecieni kļūst dziļāki. Un tie tuvākā loka locekļi, kuri šobrīd vēlas mieru, drīz varētu nolemt, ka vienīgais veids, kā to panākt, ir atbrīvoties no Putina. Tu pats to ievārīji, Putin. Ukraina vienkārši liek tev to izstrēpt. Viņi visi devās jaukā vasaras atvaļinājumā, slēpjoties paradīzes kurortā dziļi okupētajos Ukrainas reģionos. Krievijas FSB baudīs sauli, smiltis un viltības. Viņi domāja, ka ir gudri. Ukraina nekad neiedomātos pārbaudīt kurortu, meklējot Krievijas karavīrus, jo okupētajās teritorijās bija tik daudz vietu, kas šķistu loģiskākas FSB izmantošanai. Bet FSB kļūdījās. 100 FSB virsnieku slēpās pludmales kurortā, bet viņu atvaļinājums beidzās ellē. Tas, kas notika, kad Ukraina viņus atrada, bija nežēlīgi un efektīvi. Vieta bija Hersona, kur desmitiem FSB darbinieku bija izveidojuši koordinācijas centru kurorta teritorijā apgabalā. Desmitiem transporta līdzekļu atradās šajā vietā kopā ar bruņotiem apsargiem un kontrolpunktiem, kas kontrolēja piekļuvi. FSB ir izveidojis arī pazemes patvērtnes, kas ieskāva viņu bāzi kopā ar inženiertehniskiem šķēršļiem, lai novērstu neatļautu personu piekļuvi. Ja mērķis bija noslēpt to, kas notiek kurortā, FSB ar to netika galā īpaši labi. Viena no visnoslēpumainākajām organizācijām Krievijā šķiet bija apņēmusies sevi nodot. Varbūt viņi patiešām domāja, ka Ukrainas novērošanas spējas ir tik ierobežotas, ka viņiem vajadzēja pielikt tikai minimālas pūles, lai noslēptu savu darbību. Vai vēl sliktāk Krievijai, FSB vienkārši bija vienalga, augstprātīgi savā pārliecībā, ka viņi ir drošībā. Šie FSB darbinieki iespējams domāja, ka nav svarīgi, ja ir pazīmes par to, par ko viņi bija pārvērtuši Hersonas kurortu, bet viņi iemācījās sāpīgu mācību. Un to viņi gan iemācījās. Ukraina atklāja kurorta atrašanās vietu un izraisīja īstu ugunsvētru. Lūk, ko mēs zinām. Ukraina nolēma atbildēt ar to pašu. FSB ir Krievijas federālais drošības dienests. Ideāls pretinieks FSB ir Ukrainas SBU, jeb Ukrainas drošības dienests. Pienākumu ziņā tie ir līdzīgi, bet ne spēju ziņā. SBU šim uzdevumam norīkoja savu bēdīgi slaveno Alfa speciālo operāciju centru, lai iznīcinātu FSB bāzi. Alfai ir iespaidīga reputācija. Saskaņā ar 19. jūlija Defense Express ziņojumu, šī viena SBU vienība kopš 2026. gada sākuma ir reģistrējusi vairāk nekā 50,000 Krievijas karavīru zaudējumu. Ir Krievijas karavīri, kas jāiznīcina. Šī ir komanda, kurai Ukraina vēlas uzticēt šo uzdevumu. Alfa nepievīla. Izmantojot 13 dronus, Alfa vienība atkal un atkal uzbruka FSB objektam. FSB darbinieki, kur sauļojās kurortā, sajūta, kā karstums strauji pieauga, kad visā objektā izcēlās milzīgi ugunsgrēki. Tā nebija tā sauļošanās, ko viņi bija iedomājušies. Kurorts tika pilnībā nodedzināts vienā acu mirklī. FSB viltība bija galā. Runājot par triecienu, SBU bija tieši savā vērtējumā. SBU Alfa speciālo operāciju centra speciālie spēki veiksmīgi uzbruka koordinācijas centram un FSB virsnieku atrašanās vietai, kas atradās vienā no pansijām uz laiku okupētajā Hersonas apgabalā. Teikts ziņojumā Telegram kanālā, pievienojot, ka trieciens tika veikts kā daļa no 40 dienu plāna,
ko prezidents Vladimirs Zelenskis izklāstīja SBU pirms dažām nedēļām. Mēs vēl atgriezīsimies pie šī plāna. Tas varētu būt izšķirošs pavērsiens Ukrainā. Kas attiecas uz to, ko SBU izdevās iznīcināt, tas joprojām ir lielais jautājums. Mēs zinām, ka Hersonas kurortā tagad plosās vairāki lieli ugunsgrēki. Mēs arī zinām, cik daudz FSB darbinieku pēc SBU domām bija izvietota kurorta bāzē. Aptuveni 100 personāla locekļu un vairāk nekā 70 transporta līdzekļu atradās objekta teritorijā. Pastāv liela iespējamība, ka daudz no šiem FSB darbiniekiem kļuva par upuriem milzīgajiem ugunsgrēkiem un tika iznīcināti arī transporta līdzekļi. Tomēr Ukraina nevēlas steigties ar ziņošanu. Patiesais nodarīto postījumu apmērs šī video veidošanas brīdī vēl tiek izvērtēts. Tas, ko mēs zinām droši, ir tas, ka Ukraina tikko ir guvusi postošu triecienu pret FSB, kurā domājams atrodas daļa no Krievijas militāro un drošības dienestu elites. Mēs arī zinām, ka Ukraina mērķēja uz sakaru centru, kas ietekmēs frontes līniju Hersonā. Iespējams, ka FSB koordinē uzbrukumus frontē un organizē speciālas misijas, izmantojot savu kurorta slēptuvi. Vāries nē. Saule un smiltis ir aizstātas ap degošām liesmām. Mums ir arī daži kadri no trieciena, ko SBU publicēja X un Telegram. Video pierāda katru apgalvojumu par alfa vienību un tās nežēlīgo efektivitāti. SBU neatklāja precīzu trieciena datumu vai kurorta atrašanās vietu. Kāra izpētes institūts jeb ISTUPOV norāda, ka ģeolokalizēti video materiāli rāda, ka tas bija reģions, ko sauc par Šasļustavu, kas atrodas aptuveni 130 km no Dņepras upes rietumu krasta. Pateicoties video materiāliem, mēs zinām, ka FSB savā slepenajā bāzē šķiet bija praktiski bez aizsardzības. Vairāk kārt mēs redzam FPV dronu uzņemto attēlu, kad šis drons ietriecas kādā no objekta daļām. Ēkām tiek trāpīts, milzīgus sprādzienus fiksē izlūkošanas droni, kas lido augstu virs mērķa zonas. Bieži vien mēs redzam, kā viena iznīcināta mērķa liesmas vēl joprojām plosās, kamēr drons jau tuvojas nākamajam. Vienā video fragmentā pat redzams, kā FSB darbinieki bēg, glābjot savas dzīvības, kad drons tuvojas, lai nogalinātu. Maz ticams, ka šie FSB darbinieki izdzīvoja. Pēdējais kadrs ir visatklājošākais. Izlūkošanas drons lidinās virs sagrautās vietas, uzņemot kadrus pēc Ukrainas uzbrukuma. Mēs redzam liesmas visur. Veselas ēkas ir pārvērtušās ugunsgrēkos. FSB darbiniekiem, kas iesprostot šajās ēkās, nevarēja būt cerība izglābties. Kurorts ir pārvērsts ellē. Krievija grasījās pārvērst vietu, kas paredzēta prieka sniegšanai apmeklētājiem, par vēl vienu ļaunu zobratu Putina elles kara mašīnā. SBU alfa vienība grasījās iznīcināt jebkādas atlikušās kurorta pazīmes, kādas šai bāzei vēl bija. Neviens vairs nedosies atvaļinājumā uz šo Hersonas apgabala daļu. Un tagad tam, kas palicis pāri no FSB šajā reģionā, jāmeklē jauna slēptuve. Kas attiecas uz droniem, ko izmantoja Ukraina, SBU nav atklājusi nekādu informāciju. Tomēr mēs varam izteikt minējumus. Ņemot vērā nodarīto postījumu apmēru un sprādzienu lielumu, katra veiksmīga trieciena laikā šķiet ticams, ka FPV droni tika izmantoti FSB slēptuves iznīcināšanai. Ja tā, tad šis drons būtu bijusi ideāla izvēle. Ne gluži FPV drones, bet arī ne gluži tāds reaktīvais drons, kādu Ukraina izmanto, lai uzbruktu mērķiem Krievijas teritorijā. FP2 ir vidējas klases trieciena milzis, kas jebkuram mērķim, kam tas trāpa, nodara spēcīgu sprādzienu triecienu. Izstrādāts uzņēmumā Firepoint un lietošanā kopš 2025. gada. FP2 ir fiksēto spārnu drons ar maksimālo ātrumu 205 km/h un darbības rādījusu aptuveni 200 km. Ideāli piemērots mērķu iznīcināšanai okupētajās teritorijās aiz frontes līnijām. Drons var pārvadāt kravu, kas sver līdz 105 kg, un tas arī spēja palikt gaisā līdz pat 2,5 stundām. Atkal tas ir ideāli. Aptuveni stunda ir nepieciešama, lai sasniegtu maksimālo darbības rādījusu, un tad ir pietiekami daudz laika pielāgojumiem, pirms tiek trāpīts mērķī. Alfa vienība arī ļoti labi pārzina šo dronu izmantošanu. Februārī veiktā triecienu sērija to pierāda. Šajos uzbrukumos Alfa iznīcināja munīcijas noliktavas un komandu punktus Krievijas aizmugurē. Šie triecieni ir tikai neliels piemērs tam, kā SBU izmanto FP2. Tāpēc ir loģiski, ka šim labi zināmajam dronam uzticēja izraisīt postījumus kurortā, kuru FSB izmantoja, lai izveidotu savu sakaru bāzi. Neatkarīgi no izmantotā drona modeļa, tas izrādījās izšķirošs triecienā pret FSB, un tas, ko Alfa vienība tikko ir paveikusi, var būtiski ietekmēt karu Ukrainā. Tam ir vairāk iemesli, bet pirms mēs tiem pievēršamies, īsts atgādinājums, ka jūs skatāties militāro raidījumu. Ja jūs gūstat ieskatu no mūsu kanāla, atcerieties nospiest abonēt un ieslēgt paziņojumu zvaniņu, lai jūs redzētu vairāk mūsu analīzes par jaunākajiem Ukrainas triecieniem. Pirmais no iemesliem, ko mēs tikko pieminējām, ir kaut kas, ko mēs jau agrāk minējām šajā video. Šis trieciens pret FSB bija daļa no 40 dienu triecienu kampaņas.
ko Volodimirs Zelenskis izziņoja jūnijā un kas ir paredzēta, lai paralizētu Krievijas militāro un ekonomisko potenciālu. Šis paziņojums tika sniegts 25. jūnijā, kas nozīmē, ka mēs esam tikai nedaudz pāri pusē no triecienu kampaņas. Tas satrauks Krieviju. Ukraina iznīcina lielus FSB sakaru centrus jau tikai kampaņas vidū. Kremli ļoti satrauks tas, ko SBU ir sagatavojis šīs bīstamās kampaņas kulminācijai. Un, kad mēs sakām bīstama, mēs domājam to kontekstā ar daudzu Krievijas bāzu un tehnikas iznīcināšanu. Zelenskis ir uzdevis SBU veikt šo 40 dienu kampaņu, kas galvenokārt izmanto dronus, lai uzbruktu mērķiem Krievijas aizmugurē. Ukraina pat deva agrīna mājienu par to, kādus mērķus tā uzbruktu šīs kampaņas ietvaros, kad Zelenska paziņojums par to tika izteikts. Tas sakritā ar uzbrukumiem naftas bāzei Krasnodaras novadā un triecieniem 2 naftas pārstrādes rūpnīcām Ufā, kas atrodas Krievijas Baškortastānas republikā. Vēstījums šķiet ir tāds, ka ja tas ir SBU dronu darbības radiusā un to var izmantot Putina kara mērķu sasniegšanai, tad tas ir mērķis. Tā vismaz ir mūsu pieņēmums. Ukraina ir paturējusi noslēpumā precīzus mērķus, kam tā vēlas dot triecienu un taktiku, kuru tā izmanto. Tas nozīmē, ka mēs uzzinām tikai pēc notikušā, ka uzbrukums bija daļa no 40 dienu kampaņas un tikai tad, ja Ukraina izvēlas atklāt šo informāciju. Tas ir gudri. Neļaujiet Krievijai uzzināt, ko plānojat, līdz FSB virsnieki jau deg. Volodimirs Zelenskis izvēlējās SBU ļoti konkrēti iemesla dēļ, kad paziņoja par šo kampaņu. SBU jau vairākus mēnešus pēc kārtas demonstrē augstākos rādītājus Ukrainas pozīciju aizsardzībā frontē, pateicoties dažādu tipu dronu izmantošanai. Speciālo operāciju centrs SOC Alfa ir līderis okupantu spēku personāla un tehnikas iznīcināšanas rezultātos, viņš sacīja savā paziņojumā. Tātad Alfa vienība jau bija augšgalā, kad runa bija par Ukrainas iznīcinošo potenciālu pret Krieviju. Tā tikko papildināja savu kolekciju ar milzīgu trofeju, nodedzinot FSB kurorta bāzi. Šajā kampaņā mēs redzam divas lietas. Pirmkārt, Ukraina ir izveidojusi tik daudzveidīgu dronu krājumu, ka gandrīz neviena vieta Krievijas aizmugurē nav droša, vai tas būtu mērķis okupētajā Ukrainā vai pašā Krievijā. Piemēram, Ufas naftas pārstrādes rūpnīca atrodas aptuveni 1400 km attālumā no Ukrainas, un tas ir mērķis, kuru SBU izmantoja, lai uzsāktu 40 dienu kampaņu. Hersona, protams, ir daudz tuvāk, un tieši tas ir galvenais. Ja tas ir augstas vērtības mērķis, kuru Krievijai patiešām vajag, SBU un Alfa vienībai ir drons šim uzdevumam. Otrkārt, šī 40 dienu kampaņa mums parāda, cik plašs ir kļuvis Ukrainas izlūkošanas tīkls. Atceries, FSB bija jāslēpjas Hersonas kurortā. Varbūt viņi to nedarīja īpaši labi, bet tam vajadzēja būt slepenai bāzei. SBU to atrāda un iznīcināja. To viņi dara jau vairākas nedēļas, kad viens mērķis pēc otra tiek iznīcināts. Un, papildus pašiem mērķiem, Ukrainas izlūkdienests tagad ir tik iespaidīgs, ka spēj vadīt palaistos dronus caur Krievijas pretgaisa aizsardzības spraugām, lai trāpītu simtiem un dažkārt pat tūkstošiem kilometru dziļi Krievijas teritorijā. Tas maina spēles noteikums. Tas nozīmē, ka Ukraina zina vairāk nekā Krievija apzinās, un nekas Krievijas teritorijā nav drošībā. Visa šīs 40 dienu kampaņas būtība ir kaitēt Krievijas militārajam un ekonomiskajam potenciālam, ar ko arī nodarbojas SBU. Militāri SBU uzbrūk jebkam, kas saistīts ar Krievijas komandvadību un koordināciju. To mēs tikko redzējām Hersonā. Sakaru centrs ir iznīcināts, un tam būs milzīga ietekme uz Krievijas frontes spēkiem. Ekonomiski mēs redzam, ka SBU uzbrūk naftas pārstrādes rūpnīcām, naftas noliktavām, transporta mezgliem un ēnu flotes tankuģiem Melnajā un Azovas jūrā. Tā ir visa nafta un degviela, ko Krievija nevar eksportēt. Un pat ja šie produkti nebija paredzēti pārdošanai ārzemēs un bija domāti iekšējam patēriņam, Krievija zaudē naudu. Sadedzināto naftu un degvielu ir jāizstāj, un tas nav lēti. Šāda veida spiediens sāk nest rezultātus. Ukrainas kampaņa pret Krievijas degvielu ir izraisījusi deficītu visā Krievijā un okupētajās teritorijās, īpaši Krimā, kas kļūst arvien izolētāka. Šī 40 dienu kampaņa ir daļa no spiediena operācijas, kas piespiež Putinu apzināties, kas viņa karavīrus un tautu sagaida ziemā. Degviela tagad deg, un Ukraina turpinās uzbrukumus enerģētikas infrastruktūrai, laikam kļūstot augstākam. Arī Ukrainai šeit ir savas intereses. Ukraina ziemā ir augsta valsts, un Krievija to ir izmantojusi, veicot uzbrukumus Ukrainas enerģētikas tīklam. 2025. gada ziema Ukrainai bija īpaši grūta, jo Krievijas uzbrukumi atņēma elektrību un apkuri lielai daļai iedzīvotāju, bieži vien uz vairākām dienām pēc kārtas. Ukrainas pašreizējais spiediens varētu atmaksāties piespiežot Vladimiru Putinu sēsties pie sarunu galda, iespējams novēršot vēl vienu grūtu ziemu. Ukraina izmanto priekšrocības, kas tai ir ar savu 40 dienu kampaņu. Tā tehnoloģiski ir priekšā Krievijai, kā mums parāda mākslīgā intelekta vadīto drona parādīšanās. Arī uz droniem balstīta pretgaisa aizsardzība ir vēl viena priekšrocība, kas ir Ukrainai. Šī tehnoloģija tagad izvirzās priekšplānā, un SBU, īpaši Alfa vienība,
valdība demonstrē, kā to var izmantot. Tāpēc 40 dienu kampaņas turpināšanās ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc šis trieciens var būtiski mainīt spēles noteikumus Ukrainai. Vēl viens iemesls slēpjas tajā, ko Ukraina trāpīja – FSB. Oficiāli FSB ir federāla izpildu institūcija, kas darbojas, lai aizsargātu pašu Krieviju. Nacionālās drošības jautājumi, cīņa pret terorismu un valsts robežu aizsardzība – viss ietilpst FSB atbildībā, tāpat kā Putina aizsardzība pret draudiem, gan reāliem, gan iedomātiem, ko Putins saskata ēnās. Neviens no šiem pienākumiem neietver uzbrukumu Ukrainai, bet FSB tieši to arī dara, kas iezīmē novirzi no organizācijas paredzētā uzdevuma. FSB darba realitāte ir daudz neskaidrāka nekā Krievija apgalvo. Pateicoties 2022. gada augusta ziņojumam no Business Insider, mēs zinām, ka FSB vismaz kopš 2019. gada gatavojās pilna mēroga iebrukumam Ukrainā, un šajā laikā līdz 2022. gadam tā bija pieckāršojusi savu apjomu. Krievijas interešu aizsardzība nav FSB īstais mērķis. Agresija pret Ukrainu ir vismaz tik ilgi, kamēr Krievija pakļaus Ukrainu. Kopš Putins iebruka, FSB ir pārvērtusies no civilas organizācijas par militāru organizāciju. Londonas King's College norāda, ka FSB virsnieki nebūs frontes līnijās. Tā vietā viņi nodarbojas ar daudz ļaunprātīgākām aktivitātēm, bieži vien dziļi Ukrainas vai Krievijas aizmugurē. Ukrainā FSB sūta spiegus, lai atklātu visu iespējamo, kas varētu palīdzēt Krievijas kara centieniem. Krievijas aizmugurē, gan pašā Krievijā, gan okupētajā Ukrainā, FSB aģenti bieži nodarbojas ar to, ko koledža sauc par Ukrainas pilsoņu filtrāciju. Tas ietver potenciālo kolaborantu identificēšanu un mēģinājumus no ielām aizvākt tik vienu, kurš varētu būt bīstams Krievijai. FSB nodarbojas ar spīdzināšanu, datu ieguvi un sociālo tīklu kontu pārbaudi. Tas viss, lai iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas un sniegt pierādījumus saviem nepamatotajiem spriedumiem pret Ukrainas pilsoņiem. Īsāk sakot, FSB ir kļuvusi par vēzi Ukrainas iekšienē. Tāds tagad ir tās uzdevums – būt ļaunprātīgam spēkam, kas pastāv, lai kaitētu Ukrainai, nevis aizsargātu Krieviju. Iznīcinot FSB objektu Hersonā, Ukraina ir devusi triecienu vienai no tumšākajām organizācijām, kuras Krievija uztur savā teritorijā. Ukraina cerēs, ka FSB virsnieki tika pārņemti liesmās kopā ar ēkām. Katrs nogalinātais darbinieks ir labi apmācīts profesionāls Krievijas spiegs, kuru ir ļoti grūti aizvietot. Pat ja lielākā daļa no aptuveni 100 darbiniekiem Hersonas kurortā izdzīvoja, viņi ir zaudējuši sakaru aprīkojumu un iespējams svarīgus datus. Tas rada iespējas Ukrainai. Tagad var veikt nākotnes triecienus, kurus FSB agrāk iespējams būtu paredzējis. Uzbrukumu plāni pret Ukrainu ir izkūpējuši gaisā. Vismaz uz kādu laiku FSB Hersonā vairs nav faktors. Un runājot par šo reģionu, kuru kopš iebrukuma sākuma daļēji okupējusi Krievija, Ukraina vēlas pēc iespējas vairāk ierobežot Krievijas efektivitāti Hersonā. FSB klātbūtnes izskaušana Hersonā ir lielisks solis. Tas ir arī jaunākais no vairākiem mazziņotiem soļiem, ko Ukraina ir veikusi, lai vājinātu Krieviju Hersonā. Reuters ziņoja jūnija beigās, ka Hersonas marionešu gubernators Vladimirs Saldo ir apgalvojis, ka Krievijas okupētās teritorijas reģionā tagad ir bez elektrības, Ukrainas triecienu dēļ pa degvielas un enerģētikas infrastruktūru. Savā 20. jūlija ziņojumā par Krievijas uzbrukuma stāvokli ISW norādīja, ka ne Krievijas, ne Ukrainas avoti nav ziņojuši par jebkādu kustību uz zemes Hersonā. Tas ir labi Ukrainai. Tas liecina, ka strupceļš jau bija izveidojies pirms uzbrukuma FSB objektam. Tagad šis objekts ir iznīcināts. Ukraina iespējams ir radījusi iespējas pretuzbrukumam. Vismaz tas ir devis laiku stiprināt nocietinājumus, jo Krievijas karavīri frontē panikā un kavē uzbrukumus, jo saziņa ar viņu FSB priekšniekiem ir pārtraukta. Galu galā tas, ko SBU un tās Alfa vienība tikko ir parādījusi Krievijai, ir tas, ka tā nevar neko noslēpt no Ukrainas. Neatkarīgi no tā, ko Krievija mēģina noslēpt, Ukraina vienmēr to atradīs. Apmēram 100 FSB darbinieki to tikko uzzināja uz savas ādas. Viņi baudīja jaukas vasaras brīvdienas okupētajā Hersonā, bet viņi ir karā, un Ukraina viņiem tikko nosūtīja nāvējošu atgādinājumu par to. Ukrainai ir ieradums atrast to, ko Krievija cenšas noslēpt, un tad nosūtīt dronus, lai to iznīcinātu. Tieši tas pats notika Doņetskā, tikai dažas dienas pirms Hersonas trieciena. Tur Krievija slēpa degvielas noliktavu pamestā betona rūpnīcā. Ukraina to atrada un uzsāka operāciju Eļļa, lai to iznīcinātu. Uzziniet vairāk, noskatoties mūsu video. Un ja jums patika šī analīze par Ukrainas jaunāko uzvaru pār Krieviju un FSB, tad noteikti abonējiet militāro raidījumu, lai redzētu, kas mums būs nākamais. Un paldies, ka skatījāties!